Vakar. Ar šo cilvēku es domāju, ka nevienam jau TV un kā SK labs apmeklētājiem nav nepieciešams iepazīstināt ar šo cilvēku. Tad Jānis Dainis, florbola komandas un kluba, Pocans sporta kluba, viens no galvenajiem cilvēkiem, arī piedalīsies mūsu rubrikā un atbildēs uz dažiem jautājumiem. Tā, visu mūžu arī ar sportu saistīts cilvēks. Es zinu, ka ir izmēģinājis daudz ko, tāpēc arī tāda plašāka profila jautājuma arī būs. Tātad sākam ar to, kas tev vairāk patīk un kāpēc? Vieglatlētika vai florbols? Vieglatlētika. Vieglatlētika, tāpēc, ka viss pamatā ir, es uzskatu, ka vieglatlētika tomēr ir. Ja tev nav tas starta ātrums, ja tev nav tās izturība, tad arī florbolā daudz ko nevar pat sasniegt. Varbūt pirmajos 5 gados varēja ļoti daudz tehniku, varbūt pat pirmajos 10 gados, bet it sevišķi tagad pēdējos gados ļoti stipri jābūt fiziskai labai sagatavotībai. Un vieglatlētika jau ir visu sporta veidu pamatā, jo vieglatlētika veido gan biatlonis, gan futbolists, it sevišķi to ļoti liels panākums ir guvusi mūsu valsts bobslejā, jo viņi ir pārvilinājuši vieglatlētas savā sporta veidā. Jā, viņi tur katru reizi. Bet tā, tad, teiksim, tu labprātāk skaties, teiksim, vieglatlētikas sacensības nekā florbolu? Nē, nu florbolu skatos varbūt, sportiskās intereses pēc pētot mačus, un paši zināt, ka es agrāk daudz rakstījis, un tie pieraksti visādi ir bijuši un tā. Bet vieglatlētika es labprāt skatos, kad rāda pa televīziju. Kas tev ir mīļākais tāds vieglatlētikas disciplīna vispār? Nu, es ļoti labi pārzinu gandrīz visas disciplīnas, tāpēc, ka es tu arī zini visas, kurās ir rekordi un vispārējais? Jā, es zinu gandrīz pasaules rekords ap ko grozās, kāds galvenotis, kad šādi tad man uzaicina Raidis Ravinskis. Pat var teikt, ka bieži uzaicina, es komentēju vieglatlētikas maču Valmierā Jāņa Dāliņa stadionā. Nu, jā. Tā, pirmais jautājums tāds garš sanāca, bet tas tikās, ja vajag atbildēt, tad arī atbildam. Sēņošana vai jogošana? Ogošana. Es esmu purvā lasījis, man patīk dzērvienas lasīt, man patīk mežs, bet sēņošana tas ir varbūt īs. Ogošana tas ir monotonāks veids, bet, Sēņošana ātrāk grozs lasās pilns. Jā, bet, sēņošana ir savs, tie ir pilnīgi divi atšķirīgi. Bet tad tu izvēlies labāk? Labāk ogošana. Skaidrs. Nest vai Statels? Noteikti, ka neste. Tāpēc, ka Statelā vienmēr ir santīms, ja pusotrs santīms dārgāks. Neste, jā, skaidrs. Volkswagen Santana vai Volkswagen Passat? Vajag kā izvēlēt. Abas mašīnas tavā lietā? Abas mašīnas noveicīs, ka abās mašīnās labs motors. Ir labs motors. Passats. Tagad arī brauca Passat un viss kārtībā. Krievija vai Kanāda? Krievija. Krievija tas ir man tipa cilvēkam, es visur vienādi. Es atbalstu, ja man jāizvēlēt pa jebkuru sporta veidu, es atbalstu Krieviju. Tāpēc, kad es esmu audzināts tā, es esmu visu savu jaunību un, kā sakot, spēka gadu griedums sēdējis pie televizora, skatījis vēl un pats sitis dūri un raudājis par to, ka Padomju Savienība nav uzvarējis, teiksim, vai tur basketbolā, sevišķi futbolā es esmu pārdzīvojis. Hokeja sasniegumu bija. Tā, 1990. gads vai 2010. gads? Īpaši es tā uzreiz nevaru pateikt. 90. Tas ir kādā sakarā, man viņš jāsaka. Nē, es tev saku, izvēlies pats. Jautājums ir 90. vai 2000. 90. Ok, nelielas tehniskas problēmas te radās mums ar bateriju, bet nekas, bišķi pārorientējamies un turpinam tātad atbildot uz jautājumu 1990. vai 2000. gads? Nu, protams. 2010. Protams, ka
1990. gads, jo 90. gads sākās Latvijā visādas pārvērtēšanas un tā. Jo emocionālā ziņā es teikšu, ka tas visvairāk, jo tajā laikā cilvēks pārvērtēja sevi, varētu teikt tā, ka nezināja, ko darīt, kā ķert un tā tālāk. Un man tas bija, teiksim, darba ziņā. Darba ziņā es biju tāda lieta, kad es aizgāju, laikam tieši tajā gadā, 3 gadus nostrādāju Vaidavas Palīgas skolā par interneta audzinātāju. Otrkārt, protams, viss tās emocijas, kas rādītas ir, kad par Latviju, kas tots, bet man vairāk saistās, kāpēc, kad es tajā laikā ļoti daudz lasīju grāmatas un literatūru. Varētu būt, kad tāds pievērsās tādas literatūras, kas bija aizliegtās, teiksim, aizliegtās literatūras, kas bija par psiholoģiju, kas bija par mistēriju. Lielu tādu apetīti es lasīju arī reliģisko avīzi Svētdienas rīts. Kad, teiksim, skaidrs tavā dzīvē, tas ir 90. vai 2010. skaidrs, bet teiksim, ar ko atšķirās tā laika sports no šā laika sporta? Florbols, var teikt, Latvijā tobrīd vispār nebija. Latvijas florbols nebija, bet sports atzinās, ka tā, kad pārvērtoju tagad, kad es esmu arī mācījies daudz un tā. Tajā laikā sports bija daudz saistīts vienkārši tajos sporta veidos, kas darbojas, vienkārši skrien un malc. Es ļoti daudz piedalos dažādos skrējienos, dažādos slēpojumos un futbolu spēlēju. Un 90. gadā var teikt, ka es atnācu ar kājām no Rīgas, no Rīgas līdz Valmierai, 107 km. Cik reizes es gāju to? Es atnācu 2 reizes. Pirmajā reizē es atnācu 19 stundas un kaut kāds 40 minūtes, bet otrajā reizē tad bija drusku gudrāks un savādāk nepārvērtēja savas spējas jau sākumā. Mācījies no kļūdām? Jā, atnācu 15 stundas, pēc 3 pēcpusdienā atnāca. Un cik tajā laikā tie dalībnieki bija, kas šādi gājieni gāja? Tad viņš sākās 88. gadā, tajā es nesavu, es 89. un 90. tieši startēju. Un cik tur vidēji bija? Vidēji pirmajā bija 60, nākošā bija pār pa 100, un tagad kaut kas 100 bija, un tajā otrajā tad bija 250 pāri startēji, bet finišēji, protams, attiecīgi kaut kur 50 izstājās. Un kāpēc tas gājiens tā, var teikt, izmira? Kas tur bija pa vaini? Tāpēc, kad tajā laikā bija ļoti maz mašīnas. Pa ielu, protams, varēja dažas mašīnas, mēs manījām tikai. Un tajā laikā... Які кошули сам? Це без ще. Film. Film. You making a film? Un tajā laikā taču varēja nākt, mašīnas ļoti daudz sveicināja, viņas pīpināja un pat apstājās mašīnas. Apstājās mašīnas, deva padzerties, deva ēst, jo stats bija pulksteni 12:30 naktī. Un attiecīgi kā kurš arī finišēja, un mašīna nebija nekā, kaut arī bija atstarojušies, gan visi numuri bija atstarojušie, bet tagad tādu uztaisīt, tas ir Tu neatbildēji īsti uz jautājumu par to, kāpēc tas gājiens tāds pārtrūk? Pārtrūk tāpēc, kad 92. gadā notika pirmās trīsdegšanas spēles, un tā bija pateikts, ka gājiens notiks 5 reizes. Un tie, kas bija gājienās startējuši, viņi gāja pirmās trīsdegšanas spēlēs Dāliņu stadionā. Visi tie dalībnieki, viņiem bija kaut kādiem 300 dalībniekiem, kas bija kaut reiz startējuši. Viņi gāja gājienu priekšpusē, gāja pirmie tūlīt. Nemaz neskaitot tur attiecīgi pārējās tur Vicems un Vicems Zemgals un Latgals un Kurzemes delegācija. Tev vienmēr sakot, tur bija tā, ka 5 gadi bija tas limits, izgāja 5 gadi un viss. Un cik bija, ja tur būtu atceries, cik bija ātrākais gājiens no Rīgas līdz Valmierai? Ātrākais gājiens bija kaut kur 9 stundās bija. No Rīgas līdz Valmierai, ja? Jā, Valmierā 9 no rīta. Es zinu, kad es neskrēju kaut kādā 3. 4. es gāju no rīta pļaut sienu, gāju uz savu pļautu sienu. Pirmie jau skrēja man garām kaut kur 7 no rīta jau.